Sveiks, drosmīgās dvēseles! Šodien tēmā, kāpēc mēs to darām, es gribu mazliet ļoti īsti pastāstīt par to, kāpēc mēs radām sev atkarības un kā mēs to darām. IT līmenī katra atkarība ir mums kā tāds palīglīdzeklis, ašais glābiņš. It sevišķi, ja mēs nezinām, ko iesākt ar kādu negatīvu notikumu vai emociju, pat ja tā ir tikai garlaicība. Tad mēs tā kā labprātīgi noticam īslaicīgajam mierinājumam un iespēja atslēgties no tā visa, ko dod paciņā ar saldumiem, čipšiem, visa nakts pavadīta video spēlēs vai pudelē, citās apreibinošajās vielās vai kādā nakts piedzīvojumā ar svešiniekiem. Kā rezultātā mēs radām sev šādu apli. Tas viss sākas pirmkārt jau ar stāstu, kad mēs izlemjam sev iestāstīt, ka tas, ko mēs lietojam, vai video spēles, cigaretes, vai nakts ar kādu gultā, vai saldumi, pilnīgi vienalga, ka šī lieta liek mums justies labi, liek atslābt, palīdz tikt galā ar salauzto sirdi. Šī lieta dod man enerģiju, saldumi vai šie ātrie saucamie fast food, neveselīgie, ir ļoti garšīgi, sulīgi. Piemēram, saldējums mani nomierinās, mierinās un liks justies atkal droši. Un šim stāstam tad tālāk veidojās mums tā ticība, jeb spēcīgs uzskats, ka es nevaru pamosties bez kafijas. Es nevaru šo uzklausīt bez vīna pudeles. Šajā situācijā man vajag tikai apēst kārtīgu burgeru un būs labi. Un, protams, no šīs ticības, kas aizsākās stāstā, veidojas tad šis ieradums. Jo, ja mums ir ticība un mēs sakam, ka mums to vajag, tad mēs, protams, arī automātiski jau sāksim pēc tā tiekties. Protams, neviens no šiem paņēmieniem īstenībā nestrādā. Vismaz ne ilgāk par 5 minūtēm. Un pilnīgi noteikti ar to iemeslu, kāpēc mēs uzsākam šo atkarību un ieradumu, tikt galā, tas nepalīdz itin nemaz. Un tieši tāpēc jau arī veidojas šī atkarība, kas nozīmē, ka visu laiku ir nepieciešams darīt un atkārtot šo lietu, jo zemapziņa domā, bet šīs, tā kā 5 vai, varbūt citreiz mazliet ilgāk arī, šīs 5 minūtes jutās tik labi, brīnišķīgi bija, tad mums vajag to vēlreiz, lai visu laiku varam justies tik labi. Un tā, pamatā, ļoti īsi skaidrojot, mēs radām sev atkarības.